Mazā radio, lielā intervija. Studijā Asatūrskija. Sveiciens visiem! Ēterā Mazā radio lielā intervija. Kā jau vienmēr mēs runāsim ar kādu no Latvijas māksliniekiem, un šoreiz nav pilnīgi nekāds izņēmums, un jūs jau zinat, kas ir mans viesis, bet es sākšu šoreiz ar nelielu stāstu, un tas stāsts ir iz manas pagātnes. Patiesībā tā ir tāda skolas laiks, jā. Un skolas laikā viena no manām pasniedzējām, kā bija Lidija Lisovska, skolas laikā atļāva mums klasē klausīties mūziku. Un klausīties mūziku starpbrīžos. Un tas bija tas moments, kad tas sagādāja kasešu magnetofonu, ja, nolika klases priekšā, un tajā brīdī, tad, kad pienāca tās 5 minūtes, 10 minūtes, pusstundas šie pārtraukumi, tad es atceros, katram bija moments, tas moments, kad varēja padalīties ar savu muzikālo gaumi, ja, ar savu muzikālo tādu zināšanām muzikālajām, teiksim tā. Un patiesībā, kas notika tajā vienā dienā, tas bija kaut kas dīvains. Un tas dīvainums bija tajā, kad viens no maniem labiem draugiem atnesa kaseti, uz kuras virsū bija rakstīts pienvedēju piedzīvojumi. Un es atceros to nosaukumu, un, protams, kad es domāju, kas tas tāds ir? Ja? Kas ir pienvedēju piedzīvojumi? Visi domājām, reāli klasē sēdējām, bērni vēl domājām, kas ir pienvedēju piedzīvojumi. un tajā, tā kā pienāca tas brīdis, tas ieslēgšanas brīdis, Artūrs, mans čomaks, viņš pieceļās, viņš paņem to kaseti, viņš iet pie tās tāfeles un tagad slēgs iekšā Lidijai to dziesmu, kuru tad kaut kādu, ko viņš tur gribēja ieslēgt. Diemžēl neatceros, kura dziesma tā bija, bet atceros, kad Lidijas seja izmainījās, un godīgi sakot, mana seja izmainījās, jo kaut ko tik tādu, es nespēju noticēt, ka latviešu grupa kaut ko tādu var izdarīt tajā laikā. Man likās, tas ir kaut kas tik pancisks, tik brīvs, tik tāds kaut kas savādāks, ka jāatzīst, ka līdz pat šai dienai pienvedēju piedzīvojumu mūzika, teiksim, manā vēsturē, nāk man līdzi, man tā kā pa dzīvi. Tā mūzika nāk līdzi, sākot no tādas agrākas bērnības, es pat teiktu, līdz tiem tīneidžu gadiem, ja, kad viss kaut kas notiek dzīvē, un līdz pat šai dienai. Tad viena no latviešu, es pat teiktu, unikālākajām grupām pienvedēju piedzīvojumi, un ar mums šovakar šeit ir Māris Žigats. Čau, Māri! Sveiki, labvakar visiem. Tu baigo stāstu izstāstīji. Tā man gadījās. Ja godīgi, tie stāsti ir ļoti daudz tieši mūsu faniem un grupas atbalstītājiem un draugiem, tieši jaunība un bērnība, un tad ir vidus kaut kāds izpaliek, un tad ir jau tādi, kad Džeka nāk, es tur ārzemēs, tur aizbrauc, tur bija viens, un es klausījos kaut kā bija līdzi uz disks, un tad es klausījos diezgan daudz, un tā. Tā kā vairāk ir tāds sākuma posms un kaut kāds tagadējais, nesenais. Tad tur kaut kur vidus daļa, tur kaut kur izpaliek, tur stāst par tiem laikiem ir stipri mazāk. Un tad sanāk tā, ka jūs tagad, tāpēc jau tā ir, jūs izlaižat plates priekš tādiem džekiem tā kā es, jā, kādreiz mēs kasetēs klausījāmies. Jā, ir paldies Dievam, Mikreka kompānija ir ar mums, kā teikt, sadarbojās šī te vinila sērijā tieši, un Guntaram Račam tā ideja bija ļoti daudz ir labas lietas, ko vajadzētu izdot vinilā, un tā vinila tēma viss ir ļoti aktuāla šobrīd pasaulē un arī Latvijā, un līdz ar to arī varu, tu būsi tā kā pirmais, kur es to paziņoju, ka mūsu pēdējais disks, kas ir dziesmu albums Nelaiks, rudenī būs arī vinilā. Tā kā tas ir labi. Jā. Ja ne tikai cilvēks ar trepēm, bet arī Nelaiks būs vinilā, tā kā ir viss jau samastrēts, aizsūtīts uz rūpnīcu, vismaz gaidām, ka sūtīs apakaļ un rudenī. Tagad līdz rudenim neizdosim, nav jēgas, tagad tāpat pietiekam daudz darba, un vasar vienmēr ir bijis tāds laiks, bet
rudenī, es domāju, ka mēs laidīsim viņu gaisā. Es domāju, tā ir fantastiska ziņa visiem pienotiem piedzīvojumu klausītājiem. Jā, cilvēki, kam interesē vinils un kam patīk, kas labprāt kolekcionētu, un tur ir vēl tāda interesanta feature, ka pirmās 50 plates būs numurētas. Jā, tas ir ļoti ekskluzīvi tiem cilvēkiem, kas krāja, kas nodarbojās ar kolekcionēšanu un tā tālāk, ka uz katras plates būs numurs virsū, un pirmās 50 plates būs numurētas. Tā kā, tas būs atkal tāds savveida feature, kas varētu būt interesanti cilvēkiem, kas kolekcionē lielu plati. Mēs jau tikko noskaidrojām par to, kas ir mans tas dzīves pavadījums, tā teikt, jā, bet man ir jautājums par tevi. Kas ir tavs dzīves tāds muzikālais pavadījums? Mēs, es domāju, ka vislielāko ietekmi tīri, ja mēs runājam par latviešiem, uz mani atstāja 80. gadi. Loģiski, es kā ik viens provinces zellis vai lauku puisis, principā patērēju to, kas bija pieejams pa televīziju, ko mums rādīja, teiksim, no latviešu mūzikas, nerunāsim par ārzemju mūziku. Tad man, paldies Dievam, apkārt vecākam brālim bija čomi, kas tanī laikā klausījās ļoti stilīgas lietas arī no ārzemju mūzikas, tur Jean-Michel Jarre un Altville un tā tālāk tādas interesantas lietas, kas man ir palikušas atmiņā un mīļas līdz pat šai dienai. Loģiski, jo tā bija mūzika, ar ko es saskāros. Bet no latviešu mūzikas, protams, tie bija Dzeltnie pasnieki, kas bija aizliegti tādā laikā, nebija sajūta restaurēšanas darbnīca, NSRD, Pērkons, visas lentas bija, ko mēs klausījāmies ļoti daudz. Kā ir tagad, klausies, Māri, kā ir tagad? Kas ir tagad no latviešiem, teiksim, ko tu teiktu, kad obligāti ir jāpaklausās? Tu kā muziķis un kā pieredzējis cilvēks mūzikā, tieši kā tev liekas? Jāpaklausās ir ļoti daudz. Es neieteikšu nevienu. Es varu vērst vienīgi savu pieredzi uz to, ka jo tu vairāk klausies, jo tu vairāk saproti, kas tev nepatīk. Es, piemēram, zinu, kas man nepatīk, un es netērēju ne laiku, ne enerģiju, ne par to nerunājot, ne klausoties, ne lasot un tā tālāk, jo tikai daudz ko klausoties, tev veidojās lieta, ko tu saproti tik tiešām bez kā tu vari iztikt. Tas ir tāpat kā cilvēki dzīvē. Jo tu ilgāk dzīvo, jo tu saproti, kur ir tie cilvēki apkārt, kas ap tevi ir, kaut kādā veidā, ka tu mierīgi bez viņiem var iztikt, kad nepieciešamība pēc viņiem ir tik minimāli, ka varētu teikt, viņas nav vispār. Un ar mūziku ir ļoti līdzīgi, ir svarīgi apzināties nevis to, kas tev patīk un visu laiku klausīties, bet apzināties to, kas tev nepatīk un bez kā tu vari iztikt. Un tad tu atbrīvo prātu, atbrīvo galvu, smadzenes, un tu zini, ka tev to nevajag. Tad tu vairāk vari pievērsties lietām, kas varētu tevi ieinteresēt drīzāk. Ja? Tas ir interesants pieejams, bet vai tev nav bijis bail no tā, ka, ja tu zini, kā skatās, piemēram, Ziepju operas kaut kāds skatās, kurš tiešām ir tīzlas un tā tālāk, vai tev neliekas, ka tas var ietekmēt tevi? Tu nebaidies iemācīties kaut ko no tā, kas nodarīs skādi taviem darbiem? Es nezinu. Nē, es domāju. Pret sevi tāpat neiesi, vai ne? Nesanāks iet pret sevi jebkurā gadījumā. Nē. Es domāju, ka es pietiekami ilgi dzīvoju uz šīs zemes, lai tomēr mana dzīve, lielākā daļa manas dzīves ir bijusi saistīta ar mūziku, par mūziku un ap mūziku. Tā kā es domāju, ka arī cilvēks, kas ir pilnīgs amatieris, kas pats nespēlē nevienu instrumentu, nav mūziķis, pat ne mājas līmenī, pat nedzied dušā.
Bet viņam ļoti patīk mūzika, un viņš ļoti mīl un kolekcionē, un viņam ir savs viedoklis, un grupas, un mūzikas, ko viņš ciena, un tā tālāk. Es domāju, ka katram ir kaut kāda sava, ja viņš nav pilnīgs pajoliņš, tad viņam ir kaut kāda sava sistēma izveidojusies, bet cilvēki, kas, es zinu ļoti daudz, kas klausās pilnīgi visu, nešķirojot. Un tā ir atkal galējība, ko es nekad neesmu sapratis, kā tas ir iespējams, kam ir jānotiek tavā galvā, lai tu varētu klausīties vienlīdz AC/DC, un nākamais gabals tev ir hip-hops. Ja? Tas ir kaut kas, prātam, netverams. To es nekādīgi nevaru saprast, un es domāju, ka nav tādas vienas patiesības, jo arī viņiem noteikti ir kaut kāda sava veida formula, kāpēc tā ir. Neiet runa par to, ka mēs runājam, teiksim, par kaut kādiem 90. gadiem. Jā, es tur augu, tur bija gan rock mūzika kaut kāda, ko mēs klausījāmies, bija arī MC Hammers tur, un tā tālāk bija tur Ice Baby, ja tās pop dziesmas, viss, tas arī bija tomēr kaut kāds, lai kāds, bet kaut kāds neliels reps tur, New Kids on the Block, ja tas bija tomēr arī kaut kāds reps un hip-hops bija aizmetņi kaut kā, Criss-Cross, ja. Kā bija tev tajos laikos? Tev tas viss likās svaigs, nedzirdēts, un tas bija interesanti, vai ne tā? Tas bija ļoti interesanti, jo mēs taču neaizmirst, kur mēs dzīvojām. Es esmu tomēr dzimis 71. gadā, un es ļoti lielu savu jaunību un tā tālāk pavadīju zem Raimonda Paula āmuri, ja? Un tas daudzīja mums pa smadzenēm no rīta līdz vakaram, gan televīzijā, gan rādio, gan visur citur. Un visās ballēs, iespējamos saviesīgos vakaros neaizmirst, ka mēs atšķirībā no Anglijas mana vecuma džekiem neuzaugām ne ar Led Zeppelin, ne ar Deep Purple, ne ar Beatliem, ne ar ko. Mēs uzaugām ar šlāgeru, ar mūsu, paldies Dievam, vismaz kaut kādu augstas raudzes šlāgeru no Čikāgas Piecīšiem un Ilmāra Dzeņa, kas nāca mums no aizjūras. Un tad bija viss tā vietējā šļura, kas tur bija. Tas bija viss, ko mēs patērējām, un mums jau nekāda cita nebija. Mums jau nekāda izvēles varianta nebija. Jā, bija, bet man tas laiks gājis secen, it īpaši 70. gadi, kad sākās pirmās grupas, kas sāka spēlēt ballītēs kaut kādus ārzem gabals, un es biju pa sīku, es biju pa jaunu. Man tas gāja secen, ja? Tā kā es trāpīju diezgan sūdīgā laikā. Pa lielam tradicionāli, jo pirms mēs runājam tālāk par mūziku un runājam par jūsu apvienību un vispārējo, man gribās atgriezties tajā pagātnē, ko tu tikko kā jau pieminēji par to, ka tu vēl biji sīks, 70. gadi. Tad, protams, ka daudzi zina, par ko es tagad runāšu, un tas jautājums tev uzdos daudz reizes, bet to cilvēku labat, kuri nezin, tomēr es tāpat uzdošu. Kas tu esi? No kurienes tu nāc? Kāda ir tā tavu vēsture un kur ir tās tavas saknes? ECV. ECV, jā. Vai tu varētu tādu īsu CV par sevi? Nē, bet šis īsais CV ir tikai pa bērnību, tā kā tālu neskrien. Jā. Nē, viss ir ļoti vienkārši. Mans dzīves CV sadalās vispār divos posmos ir Sabila un Rīga. Un nekā cita manā dzīvē nav. Es neesmu pasaules apceļotājs, dzīvojis tur vēl kaut kur esmu dzimis Talsos, jo tur bija dzemdība nams, Sabilē dzemdība namums nebija. Esmu sabilnieks, tāpat kā abi brāļi no pienvedējiem, mēs esam visi kaimiņi. Esmu darbļaužu ģimenē, kā teikt, mamma teica, bija parasti strādnieki. Bez nekādām izglītībām, ne mūziķi, ne aktieri, nekas vienkārši parasti ļaužu. Gāju Sabils vidusskolā līdz 8. klasei, nodarbojos ar visu kaut ko, mūzikas skolā gāju un skolā dzejoļus skaitīju un tā tālāk. Bija tāds diezgan aktīvs, ar sportu daudz nodarbojos, bija diezgan sportisks un modernās dejas dejoju. Kā tu novērtētu vispār savu bērnību? Nekas tāds baigi foršais, teiksim, ja būsim godīgi, teiksim, tā viss tā sadzīviskā būšana šobrīd, es skatos, sīkajiem ir daudz labākā līmenī, ja?
Viņi daudz ko var dabūt, kas mums nebija, pa ko mēs sapņojām un ilgojāmies. Jā, mēs, protams, izaugām norūdītāki, stiprāki, izturīgāki un tā tālāk un tā joprojām. Jaunā paudze tagad ir diezgan liela pļēpa, jāatzīst daudzās lietās, bet, ja mēs runājam par to bērnību, vai es viņu baigi izbaudīju, jā, bija foršas lietas, mēs dedzinājām kūlu, kā ik viens lauku bērns, mēs nodarbojamies ar visām foršām lietām, tur gājām pa mēžu ālēties, tur liecām lazdas, vācām riekstus, tā kā mērkaļi gājām pa lazdu uz augšu, un viņi noliecās, viņi baigi forši liecās. Tā kā ir, protams, ārkārtīgi daudz skaistu, brīnišķīgu atmiņu, un es saprotu, ka es neko nevaru izmainīt, bet ja es tā piekasos no tāda viedokļa, vai man bija viss tas, ko es kāroju, nē, man ne tuvu tas viss nebija, un tas man ir atstājis tādu sāpīti. Vai tu tā sasumētu to kopsumā? Tev bija laimīga bērnība vai ne? Kā tev liekas šobrīd atskatoties? No 10 baiļu sistēmas es teiktu kaut kādu 5. Es nevarētu teikt, ka es bērnību atceros kā rakstnieki. Es vienmēr apskaužu rakstnieks un dzejnieks, kas par savu bērnību izsakās tik ārkārtīgi skaisti un apraksta viņu. Un es vienmēr domāju, Haidī, kāpēc man tā nav? Bet man tā nav. Es varbūt, nezinu, grūti spriest. Varbūt es neesmu tāds cilvēks. Vienkārši, ka cilvēki ir dažādi. Un ir, kam pietiek ar sīkumiņu. Man nekad nav pieticis ar sīkumiņu. Man vienmēr ir vajadzējis daudz, lielu. Es esmu tāds tipa cilvēks. Vai tu velc paralēles savai bērnībai, teiksim, ar to, kas tu esi tagad, un protams, ka tieši ar tavu mūziku? Jā, es domāju, ka tas, ka varbūt man bērnība nebija tik ārkārtīgi tāda, ka es viņu tik tiešām atceros kā tādu brīnišķīgu pastaigu pa puķu pļauju, gar varavīksnes maliņu, un vakarā sēdēšana pie upes kopā ar tēti makšķerēšanu, skatoties, kā saule noriet, un visi šie brīnišķīgie stāsti. Man tā kaut kā nav, un es domāju, ka tas savā ziņā man ir iedevis tādu baigo dopingu un dzenuli pašam pierādīt, un es diezgan sen to sapratu, ka tu principā savu dzīvi veido tikai un vienīgi pats un saviem spēkiem. Un es to vienmēr esmu darījis, un gandrīz jāatzīst, ka manā dzīvē ir bijuši tikai pāris situācijas, kur tik tiešām man ir bijusi palīdzīga roka vai no dieva, vai no velna, vai no kaimiņa, vai no paziņas, bet tomēr jāatzīst, ka lielāko daļu savas dzīves es esmu pats racis, un pats cīnījies par katru santīmu, par katru lietu, kas man ir, un es līdz pat šai dienai jūtos tāds mazliet apdalīts. Man šķiet, ka man diezgan grūti nākās, jo tas mirklis izbaudīt to saldo augli parasti ir tāds, ka pienāk, un tad tu saproti, ka tu jau esi tik ļoti noguris, cīnoties par viņu, ka tu nespēji izbaudīt. Un tā ir baigi tāda sūdīga lieta, kas manā skatījumā šķiet tāda varbūt arī ne īpaši laba rakstura iezīme man, bet kaut kādā ziņā tas mani ir baigi motivējis darīt diezgan neatlaidīgi to, ko es daru. Kā tu domā? Es tā iekrampējos lietā, tad es baigi turos pie viņas. Es līdz pat pēdējam neticu, ka man neizdosies. Es esmu tāds baigi neatlaidīgais. Kā tu domā, vai tu kādreiz sasniegs to momentu, kuru tu varēsi tiešām izbaudīt, un ka tev nebūs vairāk šīs grūtuma sajūtas? Es domāju, ka nē, jo es esmu pārliecināts, ka cilvēkam raksturs veidojās līdz kaut kādiem gadiem 25, 30, tā nostabilizējās. Un vispārējais ir tikai un vienīgi viņu zināšanas, sajūtas, pieredzes un tā tālāk miks tāds.
Es domāju, ka manas rakstura tādas čautnes, kas varbūt man pašam arī ļoti nemaz nepatīk, bieži vien, it īpaši pēdējā laikā, ņem virsroku. Un tas man baigi nepatīk. Es cenšos no tā aizbēgt, bet tas nav viegli. Ir, protams, es negribu gausties par visu, kas manā dzīvē ir, jo man ir arī ļoti daudz brīnišķīgu lietu un fantastisku cilvēku ir bijis, un es ceru, ka vēl būs. Viena no tām ir, protams, grupas lietas, jo es varu tikai, kā teikt, priecāties ka par to, kas man ir dots visus šos gadus, jo mums pēc pusotra gada būs 30 gadi grupai, un mēs joprojām spēlējam, un šovasar mums ir kaut kā 25 koncerti. Tā kā es domāju, ka ikviena grupa var par to būt pateicīga, priecīga, spēlēt tik ilgi, nodarboties ar lietu, kas tev ļoti patīk, kas tev sagādā baudu, kas arī kaut kādā ziņā sanāk. Vai muziķis vispār ir vaļasprieks, vai darbs, vai sūtība? Kas ir muziķis? Visas trīs lietas, ko tu nosauc. Ir situācijas, ka tas ir vaļasprieks, jo izdzīvot no tā, principā, ar tādu mūziku, ar ko mēs spēlējam šajā valstī, nav iespējams. Tev visu laiku ir jāstrādā un jādara kaut kas cits, lai tu izdzīvot, lai tu samaksātu rēķinus, tātad tas ir vaļasprieks. Kaut kādā ziņā tas ir ārkārtīgi dārgs hobijs, jo ierakstīt albumu, mēģinājumi, instrumenti un tā tālāk, tas viss ir ļoti dārgi. Izdot kaut kādas lietas, paldies Dievam, kad mēs varam novienoties ar kaut kādām izdevniecībām, tāpat tās mikrofonu ierakstīja, izdod tur vinilu, viņi iegulda, teiksim, tur savu naudu, mēs to nedaram par savu naudu, bet lielākā daļa Latvijā tomēr mūziķi dara lietas par savu naudu. Tā kā, tas, es saku, kaut kādā ziņā ir gan visas lietas, ko tu nosauc. Tas ir darbs 24 stundas diennaktī. Tas nav tā, ka tu kaut kādā brīdī vari no tā aiziet nost. Ja tu no tā aizēji nost, tu vari arī kaut ko pazaudēt. Jā, tu vari uz kaut kādu brīdi nespēlēt aktīvu koncertus, bet tad tu strādā studijā. Tu vari nespēlēt koncertus, nestrādāt studijā, bet tad par tevi filmē. Tā kā šobrīd. Ko tu darītu šajā dzīvē? Filmē, starp citu, pie tā mēs atgriezīsimies. Ko tu darītu šajā dzīvē, ja tu nebūtu iekūlies mūzikā? Vai tu redzi sevi citā amplua, un vai ir kaut kas, ko tu jautā? Jā, es noteikti būtu ļoti tuvu skatuvē. Skatuvē, cik es atceros sevi no mazmazītiņas, kā teikt, mazmazītiņa puišeļa. Man ir arī kaut kādas fotogrāfijas, vēl mājās es biju radiniekam uz kāzām, un es otrajā dienā, tad, kad es jau biju pilnīgi, pirmajā dienā es biju viss to kultūras namu, tas bija Valdeķa kultūras nams, pie Kandavas ir tāda maza vietiņa. Un kultūras nams ļoti liels un skaists tanī laikā šķit, jo es pats biju maziņš. Es otrajā dienā uzlīdu uz skatuves pie instrumentiem, kaut kādā brīdī, nezinu, kā man rokās, vai es pats paņēmu to mikrofonu, vai kāds man viņu iedeva, un tur kaut kas spēlējuši tās skatuves, un es dziedāju kaut kādu dziesmiņu. Tur es neatceros kādu. Man vēl mājās ir tāds medāls, ko man iedeva tais kāzās. Līdz pat šai dienai man viņš karājās. Tā bija mana pirmā balva. Tā kā es domāju, ka tā mana misija darīt kaut ko uz skatuves, vienalga, kas tas būtu bijis, vai gaismotājs, vai skaņotājs, kultūras namā, vai skatuves darbinieks teātrī, vai teicējs, vai, es domāju, varbūt pilnīgi iespējams arī kaut kāds aktieris no manis būtu sanācis, ja es būtu tā rūpīgāk piestrādājis pie tā. Kaut gan man nekad teātris nav tā ļoti vilinājis, bet pilnīgi iespējams, ka viss varēja būt dzīvē savādāk. Es domāju, ka es būtu ļoti tuvu kino, radio vai mūzikai vai skatuvei. Kaut kur tas lauciņš ir tas, kurā es viskomfortablāk jūtos, kur es saprotu.
tikko kā tu esi pieminējis jau gan rādio, gan tikko pieminēji kino, nu tad jau par to kino. Nu vēl, protams, jums vēl ir grāmata skaista šāda te, kurā ir fantastiskas bildes. Jā, Jānis Žildes sarakstīja varena grāmatu par mums, baigi labi. Tas tā ir, un es saku, jebkurš mūziķis, grupa, izpildītājs vai vienalga, kas viņš arī būtu un kādā mūzikas žanrā viņš strādā, mēs varam būt pateicīgi liktenim un cilvēkiem, kas ir mums apkārt, par to, ka viņi kaut kā mūs vienmēr ir novērtējuši. Neiet runa par to, patīk vai nepatīk mūsu mūzika. Iet runa par to, ka mēs esam viena no nedaudziem, kas no 90. gadiem, kā mēs sākām, tā mēs līdz pat šai dienai trietā spēlējam un nespēlējam viens un tās pašas dziesmas, bet izdodam arī jaunas, kas nav mazsvarīgi, jo es atceros, kad uz kaut kādā intervijā Jurim Kulakovam prasīja, kad pērkonam būs kāds jauns albums. Viņš teica, tad tās vecās dziesmas ir sūdīgas, taču viņas ir baigi foršās, visiem patīk. Un priekš kam rakstīt jaunas, Tad kaut kādā ziņā... Tagad tev nāksies atbildēt par kaut ko gan. Tu pieminēji pēdējais albums, kas nāks ārā tagad. Kā viņš saucās? Viņš jau iznāca. Jā, kā viņš saucās? Nelaiks. Vai Nelaiks nav kāds nosaukums jau kaut kur jau dzirdēts pirms tam? Tu domā mums pašiem? Jā. Jā, to mēs arī nekur neslēpām nevienā intervijā. Nelaiks ir mūsu viena no demo kasetēm. Un tad mans jautājums vairāk vai mazāk ir par to, kad pienudēja piedzīvojumiem. Un manas diska teips nosaukums. Nelaiks. Jā. Pienudēja piedzīvojumi ir tāda, man liekas, ļoti interesanta lieta. Ja mēs paskatāmies uz jūsu ierakstiem visiem, tad jums tās kasetītes, kuras ir tās, tu laikam viņas uzskat par vai sauc, vai viņas ir tā kā demo kasetes, tās divas. Divas demo kasetes. Tad jums ir albumi, vai ne? Un tie nosaukumi diezgan tā kā pārvijās cauri, viņi tā kā atkārtojās. Tas tā kaut kā apzināti ir sanācis, vai tur kaut kā doma apakšā ir? Jā, nē, tas ir apzināti. Nelaiks albumu mēs paņēmām, tā bija mūsu pirmā demo kasete, tā ir nodeva tai laika lietām, ar ko mēs nodarbojāmies. Mūsuprāt, ļoti labs nosaukums, kas tika nepelnīti nolikts malā, tāpatās kā ļoti daudz dziesmas. Mēs pa brīžam izvalkam tās dziesmas ārā. Dažas labas mēs pārrakstam tāpat kā šinī. Nelaiks albumā ir iekšā, es tagad no galas nepateikšu, cik no mūsu vecajām demo gabaliem. Un es domāju, ka nākamajā mēs noteikti arī ieliksim kaut ko no vecajiem gabaliem, kas ir demo ierakstīti, kas nekad nav studijā ierakstīti, jo viņi ir pietiekami stilīgi gabali, lai viņi vienkārši mētātos kaut kur atvilknēs. Un būsim godīgi, lielākā daļa cilvēki jau nemaz nenojauš un nezin, ka mums tāds demo kasetes bija. Un tādas ir varbūt palikušas kaut kur, viņas mētājās un neviens viņas nezin, neklausās, neatcerās. Tā kā mēs kaut kādā ziņā varam labu darbu, jā. Es pateikšu mazliet savādāk. Nevis mētājās kaut kur atvilknēs un neklausās, bet neviens viņas atrast vairs nevar. Tā būtu precīzāk, man liekas, teikt. Arī, jo ir pagājuši te 30 gadi, būsim godīgi. Tā kā patiesībā tas, ka jūs izlaižat tās dziesmas atkal, ir ļoti labi. Labi. Jā, jo mēs viņus principā reanimējam pa jaunam, tāpatās mēs viss sākās, ja es nemaldos, ar gumijas līmi, ko mēs ielikām Rīga ir gatava, jo kaut kādos koncertos bija kaut kādi fani, kas vienmēr kliedz gumijas līmi mēs viņu nespēlējām. Un tad kaut kādā brīdī mēs tā visu tad pastāmies, kas ir to līmi, mēģināsim atcerēties un uztaisīsim. Un tad bija kaut kāds viens no jubilejas koncertiem, kur mēs kaut kādus 4 vai 5 paņēmām tos gabals, ko mēs neesam ļoti ilgi spēlējuši, tur ilgus gadus, un nospēlējām. Tik tiešām tur bija tāda, es atceros Uldim Rudekam, tur bija tāds viens mīļš gabals no vecajiem laikiem, saucās Vācietis, un tur vesels stāsts par to dziesmu un tā tālāk. Tā, mēs esam šatad izvilkuši arī tādus gabals, kas tik tiešām ir ļoti, ļoti seni un aizmirsti, un pilnīgi iespējams, ka uz 30 gadiem, ka mēs sataisīsim arī koncertu programmu 2 daļās, ka pilnīgi iespējams viena būs
no tiem gabaliem, kas ir ļoti varbūt sen un piemirsti, ir tiešām mūsu tādiem vecajiem un uzticamajiem faniem, un tad jaunāka daļa, kā teikt, paiet cauri tiem gadiem, teiksim tā. Jo tā parasti jubilejas koncertos, cik es esmu ievērojis arī, teiksim, pasaules lielie mākslinieki tā dara, un tā tāda, nav nekas jauns, tā tāda normāla praksa, un es domāju, ka mēs varētu sekot, kā teikt, viņu piemēram un arī uztaisīt tādu labu izlasi. Man vienmēr interesē, kā mūziķi redz paši sevi un kā viņi reaģē paši uz saviem darbiem. Kā ir ar tevi? Kā tu reaģē pats uz saviem darbiem? Dzirdot no malas? Jā. Zini, es esmu gatavs sadarēt, ka lielākā daļa mūziķi, kā teikt, ir personības dalīšanās. Man patika viens stāsts par Metallikas solistu, kad viņš ēda ar ģimeni pusdienas, un viens fans piegāja klāt, viņi bija kaut kādā nomaļā kafejnīciņā, vienkārši piestājuši ar mašīnu, apēst tur kaut kādu hamburgerīti, kaut kādu kartupelīti uzēst ar bērniem kopā, kaut ko tur čalos, sieva un tā tālāk. Un pienāk klāt kaut kāds fans un saka, es gribu nofotografēties, vai es varu nofotografēties ar tevi. Un tādā brīdī Hetfields esot vienkārši uzsprādis, tad bija baigais haiz bija par to, kad visi runāja, vai tas bija pareizi, vai tas bija nepareizi, ka viņš tā rīkojās, vai viņš tā drīkstēja, vai tas bija labi pret fanu. Kā tev liekas? Es pabeigšu to stāstu, ar ko tas beidzās, ka Hetfields vienkārši pasūtīja to Džeku Nahreni. Un ļoti rupīgi pie tam to izdarīja, teikdams, ka es esmu projām no mājas 3 vai 4 gadus. Es esmu atbraucis beidzot mājās ar ģimeni, izbraucis ārā, tu varētu man likt mierā uz kaut kādu mirkli, tu varētu ļaut man pabūt ar ģimeni kopā. Un te ir baigais tā lieta, ko es teicu par to personības dalīšanos, kad tev ir baigi jāiemācās nodalīt, kad tu esi kurš. Un man tā sajūta, kad tanī brīdī, kad es ierakstu dziesmu un palaižu viņu, kad daļa no manis aiziet kopā ar to dziesmu, daļa no manis ir grupa, daļa no manis ir tas Džeks, kas ir uz skatuves, intervijās, televīzijās un tā tālāk. Daļa no manis ir tas Džeks, kas brauc mammai palīgā, kartupeļus stāda, cīnās ar savām problēmām, iet uz darbu, nāk mājās, tāpat kā ik viens cilvēks sāp kāja, roka, iet pie daktera un tā tālāk. Un man bieži vien ir tā, ka es nepludinu kopā, es nodalu. Un nelabprāt es uz ielas runājos, bieži vien arī pienāk kāds tur, es tur gribēju pateikt, un tad es tā diezgan tēloju nevaļīgi tādu, jo man tas šķietās nevajadzīgi to darīt uz ielas, tad, kad es neesmu saistīts ar mūzikas lietām. Mēs varam parunāt par mūziku tam paredzētajās vietās. Tur ir koncerti, tu vari satikties ar faniem un tā tālāk, ir kaut kādas visādas lietas tur un tā tālāk tikšanās. Radio, televīzijas, internets, ja tev kaut kas interesē, uzraksti un tā tālāk atnāc uz kaut kādu tikšanos, vai tu tik tiešām esi ļoti liels fans un tā tālāk, sameklē sev līdzīgos, norunājam kaut kādu tikšanos vai ko vai kā parunājam par mūziku, bet tanī brīdī, kad es esmu vienkārši Māris un kā teikt, cilvēks, kas ir nopēries ar savām problēmām un ticiet, man mūziķiem tās problēmas ir ļoti daudz, sadzīvē, jo mēs varbūt neesam tādi kā lielākā daļa parasti cilvēki. Tad kā tu teiktu? Tu esi klausītāja draugs vai alks? Es drīzāk gribētu, lai man izdodās dzīvot šīs divas dzīves arī turpmāk. Man tas līdz šim ir izdevies. Es kaut kāds iemanījies nodalīt. Es mūziķis, es ģimenes cilvēks, brālis, kaimiņš, nezinu, strādnieks vai jebkas. Tagad tu nodali sevi. Māris tagad ir viens, kas sēž mājās šobrīd, un otrs ir tas uz skatuves. Un tagad tu redzi to Māri, kas ir uz skatuves. Vai tev patīk tas, ko tu redzi? Nē. Ir ļoti daudz, es ar savām zināšanām un savu pieredzi
redzu ļoti daudz kļūdu, neizdarību un tā tālāk un tā joprojām, ko norādīt tam džekam, kas kaut kādu lietu dara. Bet zinot to, ka mēs dzīvojam valstī, kur pa mūziku, varētu teikt, principā maksā grašus, es arī saprotu, kāpēc tā situācija tāda ir. Mēs neesam popmūziķi, ja, kuri spēlē tur kaut kādas daudz pasākums varbūt ar pietiekam lieliem honorāriem. Viņi var atļauties tur šūt tērps un tā tālāk un tā joprojām, jo tā pop industrija viņi ir krietni savādāk nekā roka industrija. Tur tomēr ir citi noteikumi un citi kā teikt, citi vērtības skala un citi principi. Tā kā es saprotu, un tāpēc es tam džekam neko nepārmetu, jo es saprotu, kāpēc tā ir. Ja, tas būtu tikpat stulbi, kā man tagad rādīt ar pirkstu uz kādu Latvijas mūziķu un teikt, tu to lietu dari draņķīgi. Es to viņam nevaru teikt, jo es zinu, ka viņš to lietu dara draņķīgi, tāpēc, ka ir apmēram 10 punkti, kurus viņš nevar izpildīt. Jo mums Latvijā, principā, lielākā daļa mūziķu nav no turīgām ģimenēm. Mums ir ļoti maz, kas nāk no turīgām ģimenēm, kur viņam nav jāstrādā, ka viņš tik tiešām var nodarboties tikai un vienīgi ar vokālo, sevi vokāli, pilnveidot, stilists strādā, manekīrs, pedikīrs, frizieris, ģērbējs, tur kustības un tā tālāk, ja, un tam normāli vajadzētu būt. Mums kā mūziķiem vajadzētu principā nodarboties pilnīgi ar citām lietām, no rīta celties, vakarā gulties, slīpēt savu instrumentu spēli, sekot līdz jaunākiem pedāļiem, kas iznāk elektronikām un tā tālāk, un ņemties ar studijas lietām, un saproti, man nav jāuztraucās par to, kā samaksāt rēķinus, ja? Bet man ir īstenībā tādā brīdī bieži vien Aldis skrien pa galvu, pa kaklu no darba vakarā, lai pagultu uz koncertu. Viņš iedomājas, viņš ir visu dienu 12 stundas nostrādājis. Jā, viņam vēl vakarā ir smaidīgiem jānomoči pusotru stundu koncerts, pilnu katušku, ja. Un ja viņam arī kaut kādā brīdī sapiņās tie pirksti vai kaut kas nesanāk, vai ko es viņam varu pārmest. Ja es esmu tieši tāds pats, saprot, ja. To es nedēļu nomočījis rāģiņā vai vienalga, labi, man tā dzīve ir vairāk saistīta ar rādio, ar televīzijas lietām. Tu esi nostrādājis visu nedēļu pa 12-14 stundām, un tev tā nedēļas nogalē tas koncerts bieži vien ir tāda atslodze, ja? Kaut gan vajadzētu būt otrādi, ka man vajadzētu tieši visu to nedēļu būt gatavam tiem koncertiem nedēļas nogalē un uzsprāgt kā tādai bumbai, ja? Un te ir tā, te ir tas. Ļoti ātri ir paskrējusi pusstunda, ir laiks ātrajiem jautājumiem. Laidīsim ātros jautājumus tuliņās. Mazā radio, lielā intervija. Studijā Asatūrskeji. Gribu atgādināt, ka mūsu radio studijā šobrīd ir Māris Žigats no grupas Pienvedēji piedzīvojumi un ir laiks īsajiem jautājumiem un ātrajām atbildēm. Māri, vai tu esi gatavs? Aiziet, kas jādara? Kas jādara? Jāizvēlās no viena, no A vai B jāizvēlās, un tas ir jāizdara 2 sekundžu laikā. Tātad jautājums uzreiz atbildi. Sapratīsi, viss pavisam vienkārši. Okay. Pirmais, melns vai balts? Melns. Vasara vai ziema? Vasara. Kafija vai tēja? Tēja. Suns vai kaķis? Kaķis. Netflix vai kinoteātris? Kinoteātris. Lidmašīna vai kuģis? Abi labi. Man patīk abi. Šofers vai blakus sēdētājs? Šofers, protams. Mūzika vai draugi? Mūzika. Šampanietis vai cigarete? Abi ideāli. Darbs vai atpūta? Abi patīk. Pilsēta vai lauki? Abi. Nē, tu neizspruksi vairāk ar abiem. Es nevaru tā. Tas nav. Tas ir vai paprasīt. Latvija.
Latvija vai ārzemes? Vai otrs brālis, kurš mīļāks? Nu? Kurš ir? Viens vai otrs brālis? Kurš ir mīļāks? Abi. Es nevaru izdomāt. Abi. Latvija vai ārzemes? Abi. Ambīcijas man patīk visur. Ambīcijas vai pacietība? Man ir grūti atbildēt. Ambīcijas vai pacietība? Ambīcijas. Cilvēks vai dzīvnieks? Cilvēks. Atriebība vai atkāpšanās? Atriebība. Slava vai nauda? Nauda. Automašīna vai velosipēds? Abi forši, nu. Bet autos krūtāks. Un vīrietis vai sieviete? Nu, vīrietis, protams. Mazā radio, lielā intervija. Studijā Asatūrskija. Tie bija īsie jautājumi un ātrās atbildes un radio studijā. Ko es vinnēju? Ir Māris Žigats, kurš domā, ka viņš kaut ko vinnēja. Nav dāvana nekāda. Ne? Zini kā, dāvana ir tad, kad atbild vienu vai otru, bet tā kā saka abi, tad dāvanas diemžēl nav. Vecīgi saprot, bet tā ir, es esmu pats, tā kā lauku zēlis tomēr. Ne no dziļiem laukiem, bet no provinces. Saprot, man patīk pilsētā būt, darīt kaut kādas lietas, aizbraukt uz turieni kaut ko darīt. Man patīk gan ārzemēs aizbraukt, paviesoties. Es esmu bijis diezgan Eiropu izbraukājis un apskatījis. Man patīk arī mājās. Es nevaru nodalīt melns vai balts, jo man patīk īstenībā abi. Es vienkārši teicu melns, tāpēc, ka kaut kā ienāca prātā. Ja būtu no tāda psihologa viedokļa, viņš teikt, ka es esmu vājprātīgs. Tā kā, tie dakteri zina visu. Klau, tu esi viens no tiem cilvēkiem, kurš izlasot teksta uzdevumu, var atbildēt miljonus dažādos veidos, ja? Jā. Vai arī tu esi tāds, kas iet pilnīgi tā vienā virzienā kaut kādā un zina konkrēti, kāda ir atbilde? Es visu laiku meloju un visu laiku peldu un ņemos. Man ir milzīga radio pieredze un tie cilvēki patiesību nesaka nekad. Tu nevari zināt nekad, ko viņš domā, jo tas, ko viņš domā, nevienmēr ir tas, ko viņš saka, jo nevienmēr var teikt to, ko viņš grib vai to viņš domā. Un tad ir principā sanāk tā, ka visi radio un televīzijas cilvēki vairāk vai mazāk ir lieli meļi. Tad ceru, ka uz nākamo jautājumu tu atbildēsi bez melošanas, jo es gribu doties uz pienudēju piedzīvojumiem fiksiņām. Un uz pienudēju piedzīvojumu pašu sākumu, kur man liekas ļoti amizants, jūsu pats pirmais koncerts. Un pirmais koncerts, kas man uzreiz nāk prātā, ja burti nemelo, tad tās ir 3 stīgas un bungu vālītes no pakaramajiem. Jā. Kā tur bija? Kāds bija tas pirmais koncerts un kāds bija jūsu pats pirmais sastāvs un kas tas ir pa stāstu par tām bungu vālītēm no pakaramajiem un 3 stīgām? Ar to pirmo koncertu ir tā, ka teorētiski laikam tas pirmais koncerts, ko mēs arī uzskatām, tā kā mūsu viens no pirmajiem koncertiem, tomēr bija UTT. Tas bija Liepājā pie Igo klubā, brīnišķīgs mazs klubiņš, tāds fantastisks cilvēks, tur nāca brīnišķīga atmosfēra, 90. Tur viss notika un tiešām tur bija rock'n'rolls vārdi tiešajā nozīmē. Tas bija tāds pirmais mūsu koncerts, kas bija spēlējāmies gan 4. Mums bija vēl viens džeks līdz no Sabiles, kas mācīja spēlēt ģitāru. Aldis zināja 4 akordus, bet tas džeks zināja tā kā vairāk. Un mēs domājām, ka viņš varētu mums iedot tādu kaut kādu, piespēlēt kaut ko vairāk, jo mēs tā vispār nebija nekādas sajēgas, ko un kā tur vajadzētu darīt. Kaut gan mēs muzikas skolā ar Aldu un Pēteru bijām mācījušies, mēs ar Aldu pabeidzām, Alds ir pianists, es esmu trompetists, un tā kā sajēga kaut kādu, par kaut kādu mūzikas uzbūvu ir. Bet pa tādu, teiksim, estrādes mūziku īsti varbūt tur nebija mums. Tad mums bija līdz viens džeks, bet viņš pēc tā koncerta teica, ka viņš nespēlēs vairāk. Nezinu, kāpēc, kaut kā tā. Viņš nav vēl aizvien atklājies.
Nē, es pat nezinu, kur viņš, man liekas, viņš tur diezgan ar spirtoto, tur dzīvojās jautri, tā kā, kur viņš ir, ko viņš dara, man atklāt runāja, pofīgi. Un par to, bet par tām vālītēm bija tā, kad mēs spēlējām kultūras namā, mums bija telpa tāda, kur mēs mēģinājām, un mums nebija tās vālītes. Un tad mēs kaut kur gājām meklēt kaut ko, kas līdzīgs. Mums bija draugs, kas ņēmās kokmākslinieks. Viņš teica, es jums uzvirpošu. Viņš mums savirpoja ļoti daudz vālītes, kas principā izšķīda pirmajā reizē, kā uzsita pa šķīvu, viņas vienkārši izšķīda. Nu, acīm redzot, nebija tas īstais koks vai tehnoloģija, kā viņš to nepareizi kaut kā darīja. Un tad mēs atradām veidu, ka vālīšu vietā principā ir ļoti laba tāda pakramiem. Kad ir pakramais, tad viņam ir savienojošais tas stienīts, uz ko biks tā kā liek virsū. Un kultūras namā tie pakramie bija ļoti daudz. Un mēs vienkārši ting, aplasījām, viņas visu atstājām tikai tos pleciņus. Mums bija tās vālītes, Pēteri, bet arī tie šķīda un neturējās. Un mums tur diezgan traka gāja. Un tad es atceros, kad mēs kaut kad Rīgā braucām pirkt tur uz tās basas stīgas, lai man beidzot ir 4, tad mēs nopirkām arī vālītes. Lielas tādus stiprus, jo zin kā pēc, nu tā ir tāda, kā teikt, mūziķi nelaime, tie, kas mācās spēlēt ģitāras, rauj stīgas un bundzinieki lauž tās vālītes, tāpēc, ka nepareizi sit ar spēku un tāpēc viņas lūst. Bet tā nav patiesība, jo diezgan daudz, tanī laikā bija arī diezgan brāķi un sūdīgi lietu visādi veikalos, tā ka nebija jau tā labākā. Jā, man basam bija 3 stīgas. Es nopirku basģitāru no viena paziņa Sabilē, viņš kādreiz bija jaunībā spēlējis, un viņam bija 3 stīgas. Viņam nebija tā resnākā stīga, saucamā 4. Jo stīgas skaita tā kā no tievākās. Tā ir 1, 2, 3, 4. Un principā pirmais pienvedēja visi gabali, pirmais albums, viss ir sarakstīts bez resnās stīgas. Uz tām 3 stīgām. Spēlēju viss tāpēc tāds indijas skanējums interesants, jo cilvēki daudz varbūt domā, ka mēs jau tā speciāli. Es nenoliedzu, ka man vienmēr ir patikusi tā indija basģitāra spēlēšana, tāda maniera, tur kā New Order un savā laikā. Un tā spēlēšanas maniera bija tāda saudabīga. Tas man vienmēr ir šķits interesanti. Un tad, principā, jā, tad kaut kā... Tu beidzot esi iemācījies spēlēt ar 4 stīgām, vai tu jā, vēl tagad man ir 5 stīgu bass, jā, tagad spēlēju. Tagad launo. Jā, bet arī ar to 5 stīgu bass bija tā, kad pēc tā 3 stīgu bassa mēs sapazināmies ar Talsu džekiem un otras puses basģitārists. Spēlēja uz 2, ja? Nē, viņam bija 5 stīgu bass, viņam bija radiniece, nopirkus, vai viņam bija kaut kāda tante ārzemēs atsūtījis, vai kā viņa atsūtīja 5 stīgu ibanezi. Un līdz pat šai dienai es ļoti ilgi izmantoju viņu basu, spēlēju, un tagad es arī pēdējie gadi, nezinu, 7 vai cik viņš man ir, es spēlēju savu ibanezu 5 stīgi, tā kā es arī principā pēc 3 stīgām pieķēros 5 stīgām, tā es arī spēlēju. Vai kāda albuma arī, vai kaut kur ir kāds ieraksts atrodams, kur jūs esat spēlējuši uz tiem pašdarinātajiem bungu kociņiem, un 3 stīgas skaidrs, ka ir ierakstos, jā? 3 stīgas ir ierakstos, jā. Nē. Tad, kad mēs rakstījām, tad jau bija bungu valīts. Mhm. Bungas mēs nopirkām pa 25 repšikiem, man liekas. Lati vēl nē, man liekas, ka pa repšiem mēs nopirkām. Viņas bija pažobelē vienam džekam Talsos, mēs braucām pakaļ, amati bungas, ļoti labas bungas, pēcim, starp citu, viņas ir saramontētas un viņas ir joprojām, viss sataisīts, viss perfektā kārtībā. Tās pašas bungas, tikai nav vairs tādā oranžā krāsā, kā mums bija. Mēs viņas nopirkām, viņas bija tādā pažobelē un sniegs bija viņām sasniedzis virsū. Un mēs teicām, kur tās bungas, viņš nokatīja to sniegu, viņš teica, reku, te ir. Un mēs bijām ļoti priecīgi, ka mēs nopirkām tās bungas un atvedām un izžāvējām. Un tās plēvas tām bungām bija tā uz iekšu
ielocījušās. Mums bija šķīvi, pa kuriem bija ārkārtīgi stipri jāsit, lai dzirdētu, ka viņi tā šķinda. Viņi bija tāda klusa diezgan, un tad pa tiem šķīviem sitotās vālītes arī vienmēr viss izšķīvi. Jo, principā, pa to šķīvi bija viens sitiens, un tā pakaramā vālīte vienkārši bļankš. Kurš no tādiem... Visi grīdi bija pilna tām koka lembām. Tur bija viss baigām viss, kas tur bija. Man patiesībā liekas, ka tas viss ir fantastiski, jo redz, kā ir. Tas arī ir tas, kas deva jums to diezgan īpatnējo skanējumu. Un no mūsdienu viedokļa vispār man liekas, ka mūzikā tad tādu eksperimentētāju mūsdienās ir daudz, un jūs jau tajā laikā to darījāt. Un katrā ziņā... Mēs jau baigi redz, tanī laikā skatījāmies, kas notiek pasaulē, jo 90. gadu vidū bija pieejams MTV, un tanī laikā MTV vēl bija normāls. Nevis tāds kā tagad, bet tad vēl bija normāls, jo tur tad rādīja arī ļoti daudz foršas lietas, bija raidījumi, tur Independence un vēl visādi tur alternatīvu, tur bija tā arī, man liekas, saucās. Un tur jau mēs skatījāmies. Tur jau, draugs mīļais, bija pilns tanī laikā, jo viss tas alternatīvais, tas gals, kas nāca no Amerikas pārsvarā, jau bija baigi crazy. Viņš jau tur visām, tur PJ Harvey un tā tālāk, viss šitas te, viss tur nāca, bija 3 bass ar 2 stīgām ar tādu un saksofonu. Bija bands, vai tagad ātri neatceros, kā saucās. Tā kā bija ļoti daudz, un mēs muci bija uz ko skatīties, vienmēr sakot. Jā, mēs vienkārši baudījām un sapratām, ka mēs negribam būt tādi parasti. Mēs arī gribam kaut ko būt, kaut kas savādāks. Un tāpēc tas varbūt arī kaut kā ir atstājis tādu nospiedumu, ko mēs darām līdz pat šai dienai. Kurš bija tāds pirmais koncerts vai pirmais tāds lielais grupas notikums, kur tu varētu teikt, ka jā, jūs tajā laikā domājāt, ka viss, mēs esam sasnieguši kaut kādu līmeni, kaut kādu veiksmi, ja, kaut ko esam sasnieguši beidzot? Mūsu pirmais koncerts UTT. Es viņu vienmēr stāstu par to koncertu, bet es no tā koncerta neko neatceros. Es neatceros nevienu dziesmu, nekā mēs tur dziedājām, neko mēs tur vispār dziedājām. Pēc Raldo kaut ko atceros. Es laikam biju tik ārkārtīgi pābies, vienkārši tā kā neko es tur īsti neatceros. Bet kas bija interesanti, kad braucot kaut kā mēs, tā kā es neatceros, vai mēs runājām uz Liepāju, braucot uz šo koncertu, kaut kā mēs, man liekas, par to, pastīsies, kā mums ies, redzēs, ja būs galīgi sūdīgi, tad nē, tad labāk, tad nē. Un es atceros, ka bija aplausi un visi jā, un tur bļāvu laikam pat bija jāatkārto kaut kas, mēs neatkārtojam, jo tur bija diezgan daudz tās grupas, un tur bija tāds tā, kaut kāds fests, un maziņš tāds tur vairāk uzstājās, un tad mēs braucot mājās, tā ka visi saskatījāmies un tieši runājām un sapratām to, ka jā, mēs spēlēsim, ka laikam tomēr mums sanāk, ja? Ka kaut kas tā sajūta bija tāda, ka ir jāspēlē, ka tā lieta ir mūsējā, ka tas ir jādara. Es nezinu, no kurienes un kā, bet kaut kā tā sajūta bija. Un tas bija tāds mans pirmais... Principā tas bija kaut kāds 94. vai 5. gads, jā? Tas bija kaut kāds, nē, tas bija kaut kāds 94. varētu būt varbūt. Jā. Tas bija diezgan ilgi pirms mēs izdevām pirmo kaseti. Un, protams, tad, ja mēs tā ātri, protams, skrienot cauri, saprotam, ka tad jums sākās diezgan laba karjera, kas jūs noveda līdz Mikrekam, jeb mikrofona ierakstiem, vai ne? Tanī laikā Mikreka bija laikam. Tanī laikā bija Mikreka. Mikrofona ieraksti bija pēc. Un Mikreks, un tad, kad jūs sākāt sadarbību ar Mikreku, protams, pirms tam jūs bijāt vairāk kā tāda alternatīva indie, vai ne, grupa, bet kas bija Mikreka? Vai Mikreks jūs tā kā neielika kaut kādā mainstreamā, vai jums nebija bail? Nē, pilnīgi un noteikti nē. Mums nekad neviens nav norādījis pilnīgi neko spēlēt, nekā spēlēt. Pat nav jautājis, kāpēc tā, varbūt jūs varētu tā, vai varētu kaut kā mierīgāk, vai kaut kā tā. Nekad dzīvē, ne no viena izdevēja, ne no viena cilvēka, kas ar mums ir kaut ko kopā darījis,
nav bijis nekad pat ne prātula tāda, ka varbūt viņš klusībā par to ir domājis, nekad nav atļāvies mums to teikt, bet nekad neviens mums nekad nav pārmets par to, ko mēs darām un kā mēs darām. Tā kā, paldies Dievam, jāsaka, ka tas ir forši, mēs vienmēr viss, kas ir ierakstīts un kā ir ierakstīts un ko mēs esam sacerējuši, sakomponējuši un sadarījuši visādus darbus un nedarbus, tas ir viss tikai un vienīgi bijis mūsu paši iniciatīvi. Neviens nekad mums nav norādījis. Ja. Runāt par 97. gadu, varbūt palabo mani, ja es te kaut ko kļūdos, Mazā meža zivs albums. Jā. Tas ir 97. gads, un tas bija Mikreks. Tas iznāca, tas mikrofonu ierakst, jā. Un klīst baumas, jeb leģendas par to, ka pat pašā Mikrekā nav nevienas kopijas šim albumam, vai tā ir taisnība? Es domāju, ka jā, jo par šitām lietām diezgan daudz Jānis sarakstīja grāmatā. To grāmatu vajag izlasīt. Es pats viņu neesmu izlasījis tagad. Es viņu lasīju, tā kā viņi rakstīja. Viņi bija pa tādiem gabaliem, mums bija jālasa un jālabo kaut kādas kļūdas. Aldsa pēc vairāk atcerās tos gadu skaitļus. Un viss es tā kaut kā esmu paskrējis pāri. Pašam ir šī albuma kopija? Man ir pirātiskā kaut kā Aldis man ierakstīja kaut kādā matricā, man mētājās kaut kur skapī. Es nospēru vienai savai brūtei kaseti, pienvedēju piedzīvojumu cilvēks ar trepēm, jo viņai bija, un es viņu kaut kur nočiepu, viņai es kaut ko gribēju darīt, un es aizmirsu, ka es nočiepu, un tad es vienreiz kaut kad kravāju kaut kādas mantas un lietas, un es skatos, johaidīgi tā kasete, es domāju, kur man stāv prātā, ka kaut kur es viņu no kādas paņēmis, un es nevarēju atcerēties, un tad vienreiz es atcerējos, ka es kaut kur viņu nočiepu kaut kādai meitenei, jo viņai bija viņu. Tev ir tagad savus arhīvus, tev ir pilnīgi visi ieraksti, kas jums ir bijuši? Ne. Man nav, man ir, es saku, Mazā meža zivs, man ir kaut kāda pirātiskā versija matricā ierakstīta Aldis, man liekas, no kompa kaut kur ierakstīja valsts, kur viņš bija dabūjis. Savā laikā, ka varēja mūziku zakt, tad bieži vien mūziķi varēja atrast arī savus ierakstus, jo viņiem pašiem bieži vien viņi nav. Tad PP4 man nav. Jubilejas albums, kas mums bija, kurus sadziedāja kopā, arī man nav. Kāpēc tev nav savu ierakstu, Māri? Man ir jaunākie. Man ir kaut kādi jaunākie ir. Es nezinu, kāpēc, jo vienmēr viņi tika izdalīti. Jo vienmēr tie, kas bija mājās, kaut kur, ka bija jāiet uz kādu rādio vai televīziju, vienmēr kāds teica, paķer līdz disku, mums, man liekas, te kaut kur nav. Un tu vienmēr paķer līdzi, un tu kaut kādā brīdī atopies, ka tev vairāk nav. Tu sāc meklēt, vai vēl kādam kaut kur nav, un viss, un šitā ir, ka tu esi pats kurpnieks bez kurpēm, ja? Pēdējie man ir kaut kādi, Rīga ir gatava, tā mēs dzīvojam, nelaiks tie man ir, un tas ar man ir, un tā kā, bet par to vidu tur kaut kādi 2 vai 3 kaut kas tur nav. Un pēc kaut kur bija dabūjis vecās no viena mūsu uzticama fana, tas bija ierakstījis vienu no vecajām demo kasetēm. Pēterim bija atsūtījis kompiju, tā kā mēs vienreiz braucām, kaut kur klausījāmies, ritīgi rēcīgi bija uz Liepāju, vai kuriem braucām un klausījāmies tos vecos gabalus, un tad sapratām, ka tur daži ir tādi, kurus vēl varētu reanimēt un uztaisīt kaut kad, tā kā iespējams pilnīgi iespējams to izdarīt. Diemžēl laiks tik ātri skrien. Man tev jāuzdod viens jautājums, un jautājums ir par to, kā tu domā, kurš ir tavs dzīves augstākais sasniegums? Mūzikā tu domā, vai vispār dzīve? Vispār. Es domāju, ka man vēl būs. Es nekad neesmu atmetis savu ideju par politiku. Es domāju, ka pilnīgi iespējams kaut kad es līdz tam nonākšu kaut kādā veidā. Tā kā es domāju, ka es vēl izdarīšu Latvijas labā kaut ko prātīgu, es ceru. Kā tev liekas? Vai tu esi veiksminieks? Nē, noteikti ne. Kāpēc? Man vienmēr ir sapņi bijuši par lietām, kas man ir, ka viņas varētu būt daudz labākas. Es esmu veiksminieks atsevišķās nozarēs, es esmu veiksminieks ar grupu,
es esmu veiksminieks ar savu dzīvesbiedri, kas man ir blakus. Es esmu veiksminieks ar vietu, kurā es esmu piedzimis, kas ir viena no Latvijas viskaistākajām pilsētām. Ir kaut kādi pāris punkti, kuros es varu teikt, jā, man ir ļoti veicies dzīvē, bet lielākā daļa ir ļoti smagi nācis. Tā kā, nē, noteikti. Lielākais procents tomēr ir smagums, nevieglums no dzīves. Tad man pilnīgi noteikti ir jāuzprasa par kino. Tu ieminies kaut ko par filmu. Kas notiek? Principā 80% no filmas ir safilmēta. Pirmdēļ piedzīvojumi? Jā, pirmdēļ piedzīvojumi dokumentālā filma. Jānis Orbidāns, režisors, viņu taisa kopā ar savu komandu. Tur ir principā safilmēts no sākuma. Es strādāju vienlaiciņu Valkas kultūras namā pa direktoru, un tad ir safilmēts, kā mēs sākām pirmos gabalus komponēt un mēģināt Valkas kultūras namā. Tad ir studija, koncerti, viss principā kā nelaiks tika ierakstīts līdz pat, kā teikt, zelta mikrofonam, ko mēs saņēmām. Tā kā tāds. Kāda prognozējās filmas kaut kāda pirmizrāde? No filmas pirmizrādi mēs principā atlikām jau kaut kādu laiku, tai filmai bija jābūt gatavai, bet atlika, tāpēc, kad Covids visu izjaucis, visus mūsu plānus, un arī tur finansiāli pajuka visi tie plāni, jo principā visu pasauli sagriezās kājām gaisā, un šobrīd es baigi negribu teikt nekādus laikus, kad viņi varētu mēs laist gaisā, jo mēs nezinām, kas rudenī notiks ar Covid, jā. Un diemžēl mēs visi esam arī pakārtoti no tam, kas notiek Ukrainā kaut kādā ziņā, ja, jo tomēr, ja tik tiešām mūs baida ar drausmīgu ziemu, kas varētu iestāties bez mazvai tur tā, ka nebūs ar ko kurināt, un dzīvosim, dedzināsim visu mēbeles un tā tālāk, tad par kādu filmu vispār var būt runa, ja. Tā kā es domāju, ka mums ir baigi uzmanīgi jārīkojās ar visām tām lietām, ko mēs darām, un ļoti uzmanīgi jāskatās, kas notiek pasaulē. Es domāju, ka tas būs atkarīgs tikai un vienīgi šobrīd no diviem lieliem faktoriem, kas ir tātad Covid un karš Ukrainā. Jā, diemžēl jāsaka, ka laiks ir paskrējis, stunda ir paskrējusi tik mežonīgi ātri, un man ir vēl tik daudz jautājumu, tā kā es kādreiz noteikti tevi mocīšu vēlreiz. Bet, atkal, gribu pateikt, Māri, paldies tev, paldies par ieguldīto darbu, paldies par ieguldīto darbu Latvijas mūzikā, pilnīgi noteikti, un paldies, ka tu esi. Un lūdzu, nepamet to savu 3-stīgu ģitāru, lūdzu, ja? Nē, vēl jau pagaidām ir šis tas padomā, un uz 30 gadu jubileju būs jauns albums. Vai tas būs pēdējais vai nē, to šobrīd ir grūti, kā teikt, vēl paredzēt, bet vēl viens dziesmu albums no mums būs. Super, noslēguma jautājums. Pēdējais jautājums, pirms mēs slēdzamies nost. Jā. Kas cilvēkam ir jāizdara dzīves laikā, un kas precīzāk, kas cilvēkam būtu jāatstāj aiz sevis? Darbi. Kaut kas par tevi liecina. Vai tu uzmūrē māju, vai tu izdomā to māju, vai tu uztais kuģi, vai tu kaut ko pats savām rokām dari, vai sastādi aleju, izroc aku, no kuras cilvēki pēc tam dzer garšīgu ūdeni. Kaut kas cilvēkam ikvienam aiz sevis ir jāatstāj. Nevar būt tā, ka tu nomirsti un aiz tevis nepaliek nekā. Tas ir visdrausmīgākais, kas var notikt ar jebkuru dzīvu radību, ka tu esi vienkārši nodzīvojis, noeksistējis tukšu, bezjēdzīgu dzīvi. Paldies! Lai veicās! Mazā radio, lielā intervija. Tiekamies nākamreiz!